Ziemassvētku rūta, san kā bites vēji liegi, viegli laižas mīksti sniegi. Svētku aizvod zemes salda, top kā kupana drīz balda. Vismo ziemas ceļi tīri, brien pa upanām šurp vīri. Pārdas garas, paši sīki, maisus nesot gluži līki. Zvani dūts, skan līgsmi dziesmas, eglītēs mēdz sveču dziesmas. Visur gaida rūķu saimi, nes tie dāvanas un laimi. Ziemassvētki! Kāpēc tu tā saki? Mēs taču sasveicinamies. Es atkal domāju, ka mēs sacenšamies, kurš vairāk izdomās vārdus, kas sastāv no diviem. Kā no diviem? Laba un diena, labs un vakars, ziema un svētki. Sapratu, piemēram, zēni un koris, zēnu koris. Lai jau būtu Rolands Ūdris, pasaule plašā, dzied zēnu koris. Šī pasaule skaista, šī pasaule plašā, lido ap sauli, ap aplikti kaši, ap Latvija nakts, kad ķīnāri dzieda, kad pomīga vasara, Čīle ir ziema. Visu es gribētu apskatīt, piedzīvotu un aptaustīt, kādā dienā gaišā jaukā, došos prom kā tūlais daugā. Ko tu skaties? Es skatos, vai tiešām starp daudzajām baltajām sniega pārslām es nevarēšu atrast kādu krāsāju, zilu, zaļu, dzeltenu vai violetu. Tad visi brīnītos, ka esmu pirmais rūtis pasaulē, kas kaut ko tādu ir atradis. Oho! Un ko te nozīmē zaļā sniega pārsla? Zaļā liecina par drīzu pavasara atnākšanu. Un ko nozīmē dzeltenā sniega pārsla? Dzelteno sūta saules zaķīši. Un zilā? Zilā ir sveiciens no strautiem, kuri klusi dzied zem ledus. Un violetā? Violetā ir uzticības sniegpārslim, kas tādu atrod, tas iepazīsies ar pašu labāko draugu pasaulē. Tas būtu vērtīgi. Tagad uzstāsies skolēni, kuri mācās mūsu skolā 1. gadu un ir kļuvuši par labākajiem draugiem ar mūzikas instrumentiem. Uzstājas 1. A klase.
Tumsa. Es gribu zināt, vai tumsa ir laba vai ļauna. Aizver acis, vai tev nešķiet, ka tumsa ir vienkārši nomierinoša? Nezinu, varbūt tumsa ir tā pati gaisma, tikai melnā krāsā. Tumsai pieder zvaigžņots naktis. Tumsa dziedēja ievainots dvēseles, un tumsā daudz vieglāk sajust mīlestību. Par to tieši tūdaļ dziedās 2. un 3. klašu meiteņu koris. Jānis Lūsēns un Guntars Račs, lai viens. Ziemassvētku eglīte mežā vidū aug, aizej pats un paskaties, aizej mazais draugs. To var redzēt tikai tie, kam ir laba sirds, to pats Dievs tur nolicis, lai tā naktī mirst. Lai mirst, lai mirst, lai eglīte mirst, jo sirds, jo tev laba sirds. Lai mirst, lai eglīte mirst, jo sirds, jo tev laba sirds. Vai tev kādreiz ir gadījies apmaldīties? Nē, nekad. Un tev? Man arī nē. Tas labi, ka mēs abi divi neesam tādi apmaldumi. Bet vilciņam nākamajā dziesmā klājas pavisam citādi. Jānis Lūsēns un Ojārs Vācietis Vilciņš. Joprojām dzied meiteņu koris. Vilciņš šodien garu malu ies, vilciņš uz mēnesi stātīsies, uz mēnesi baltī ēriņi ies, sapās vilciņš ir ierādies, vājāk, pie viņa nolaisties, vājāk, ar viņu padancoties, vājāk, pie viņa nolaisties, vājāk, ar viņu padancoties, vājāk, padancoties. Vilciņš šodien garu malu ies, vilciņš uz mēnesi skatīsies, uz mēnesi baltī ēriņi ies, sapās vilciņš ir ierādies, vājāk, pie viņa nolaisties, vājāk, ar viņu padancoties, vājāk, pie viņa nolaisties, vājāk, ar viņu padancoties, vājāk, padancoties. Mūsu pilsētā. Es domāju, ka divi, viens mazajiem, otrs pieaugušajiem. Es domāju, ka tas būtu krietni par maz. Trešajam jānāk ir šurpu pie visiem vieturējiem cilvēkiem, lai svētku laikā būtu ar ko parunāties. Jā, tas būtu labi. Un ceturtajam jānāk pie visiem pamestajiem suņakiem un kaķukiem, lai vismaz Ziemassvētku laikā būtu kāds, kas tos pabaro un noglāsta. Pie kaķiem ir jānāk atsevišķam Ziemassvētku vecītim, jo paies krietnis laiks, kamēr varēs tiem iemācīt cilvēcīgi murrāt. Vēl jāparēķina, vai mums nav vajadzīgs vēl kāds vecīts. Kamēr rēķinām, tikmēr vajag dzied 6. C klases ansamblis. Tomas Kleins viegli. Un pirmais sniegs ar skolotājas Daigas solo un brīnumsvecīte. Katrā brīnumsvecītē maz brīnumiņš, nečiku negrabu, seži iekšā viņš. Katrā brīnumsvecītē maz brīnumiņš, nečiku negrabu, seži iekšā viņš. Kad pāri ēkliņas nāciem, sitrava vītes
Es domāju, ka tā ir temperatūra, turklāt tik zema, ka nokritusi līdz pagrabam. Paskaties, pagraba logi tagad izskatās vēl draudīgāki. Ja temperatūra vēl turpinās kristies, tad tā sasniedz pašu pazemi un iespējams visi māju pamati deformēsies un iestāsies dabas katastrofa. Izbeidz, tas nav iespējams, ne jau mūsu platuma grādos. Ātrāk, jāsauc palīgā saulīti, lai sasilda gaisu. Selga Mence, Kārlis Skalbe, Saulīte un Renārs Kaupers, mana dziesma, dzied 4. līdz 6. klašu koris. Prieku arī netrūkst, piemēram, Ziemassvētkos pie eglītes. Un bēdu tomēr ir vairāk, piemēram, kad pazuda mūsu katrs. Tētis 13 reizes izšņauca degunu, kaut nebija saaugstējies. Bet peldēšanās, smiešanās, draiskošanās un vizināšanās ar ragaviņām. Es domāju, ka mums jādodas pie superrūta un jānoskaidro, ka šajā pasaulē ir vairāk. Nu, Rūt, jūsu saruna roza pārdomas. Patiešām, kas šajā pasaulē ir vairāk? Prieki vai bēdas? Nez vai kāds to vispār spēj izmērīt, prieku un bēdu daudzumu. Bet, manuprāt,
šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īstais brīdis, kad mēģināt to izprast. Padomāsim kopā. Bēdas ir daļa no mūsu dzīves. Tās māca mums līdzjūtību, empātiju. Bēdas palīdz novērtēt arī laimīgos brīžus. Bet prieks ir tas, kas atnes gaismu, un gaisma Ziemassvētku laikā netrūks. Sveču liesmiņās, eglīšu rotājumos, smaidos, dziesmās, ko šodien dzirdam. Prieks gan nevienmēr ir viegli atrodams. Tas mēdz slēpties. Aiz grūtībām, aiz neveiksmēm, aiz drūmām dienām. Prieks ir kā gaismas stariņš, kas mums pašiem ir jāatrod un jāizgaismo. Un to var izdarīt ar pavisam vienkāršām, bet ļoti ietekmīgām lietām. Gribat zināt kādām? Mīļu skatienu, labu vārdu, pastiept roku, būšanu kopā ar tiem, kam visvairāk tas ir vajadzīgs. Prieku mēs paši radām, un tas vairojas. Arī šodien jūsu rūķi un mūsu skolas skolēnu priekšnesumi ir radījuši prieku mūsu sirdīs. Un mēs spējam novērtēt, cik daudz gaismas un labestības mēs varam radīt kopā esot. Novēlu, lai jums ikvienam šai Ziemassvētku laikā ir prieka pilnas dienas, lai acis mirdz, lai sirds sitas straujāk, apzinoties to, ka jūs paši esat tie, kas rada prieku. Mēs radām prieku, mēs vairojam prieku, vairosim prieku kopā, vienojoties dziesmā Eglīte.